Labdien! Domāju, ka ir vērts uztaisīt šādu vidēju latviešu valodā, tāpēc, ka kam vēl tas varētu būt interesanti, ja ne mums pašiem latviešiem. Interesantas lietas ir tādas, es domāju. Kaut kurā brīdī es sapratu, un tas nav nekāds atklājums loģiski, protams, kamēr nebija visas šitās analīzes un tam līdzīgi kādreiz, kad es domāju par kaut kādiem senākiem laikiem, par tiem cilvēkiem, kas tur dzīvoja tajā pašā Latvijas teritorijā. Nes kāpēc man likās, ka tie ir bijuši kaut kādi pavisam citi cilvēki, kurus ir atnākuši jauni cilvēki, viņus nomainījuši, vai viņi tur nomiruši vai izmiruši, un kaut kas tāds, teiksim, piemēram, atnāca indoeiropieši un aizstāja vietējos iedzīvotājus, bet īstenībā izrādās, nē, tā nemaz nav bijis. Un mūsu senči ir dzīvojuši tajā Latvijas teritorijā kopš tur bija vispār iespējams dzīvot. Tie visi cilvēki, kas tur ir dzīvojuši, viņi tomēr ir atstājuši kaut kādu DNS-u mūsos iekšā. Jā. Līdz, nu, labi. Gribu parādīt savus rezultātus. Tātad es esmu uztaisījusi diezgan daudz visādus testus. Bet šeit konkrēti var ielādēt tātad šos savus rezultātus un testus un apskatīties vairāk. Tieši salīdzināt sevi, tad, kad taisot parastos DNS testus, tur parasti salīdzina ar mūsdienu cilvēkiem. Un parāda rezultātā tas kaut kādas iepriekšējās, varbūt 4-5 paudzes, varbūt 6-7. Nu, tas tā. Bet šeit viņi salīdzina ar senajiem cilvēkiem. Un ir ļoti interesanti paskatīties, kādi ir tie senie cilvēki, un gribētos, lai vairāk cilvēki no Latvijas šito visu darītu tikai priekš salīdzināšanas, lai es redzu, kaut kur jau varētu atrast vēl tādu informāciju. Jo es tā skatos, šis nav pārāk populāri, bet man konkrēti ir vairāki testi, tātad ne tikai mani personīgie, bet dažādi ģimenes locekļi, un es redzu, ka daudz kas ir līdzīgs, bet tas, kas daudz kas ir līdzīgs, iespējams, ir tikai tāpēc, ka mēs esam ģimenes locekļi. Vienkārši tādā ziņā būtu interesanti redzēt, cik ļoti daudz kas sakrīt, vai tās pašas apmēram sakritības ar šiem seniem cilvēkiem vispār. Visā Latvijā tas tā ir. Un pēc manas loģikas tā tam būtu jābūt, vai tomēr ir kaut kādas atšķirības varbūt par reģioniem vai kaut ko. Un ko mēs redzam šeit? Teiksim tā, šis ir diezgan, teiksim tā, diezgan vispārīgi, kurš ir 36%, es nezinu, es kaut kā apšaubu to, cik ļoti precīzi viņi var pateikt, tāpēc, ka, piemēram, tajā, kas ir 23andMe, tur man burtiski uzrādās Latgale. Ļoti interesanti ir tas, ka ir vikingi, un tas tiešām ir interesanti. Tāpēc, ka, piemēram, vikingi, tas nav obligāti no tā konkrētā laika tieši no vikingiem. Tas jau var būt kaut kādi mūsu kopējie senči vēl pirms vikingi vispār eksistēja. Bet zinot to, ka, teiksim tā, Latvija un Zviedrija pāri jūrai, noteikti cilvēki daudz pārvietojās turp un atpakaļ un bija noteikti jauktās ģimenes un tam līdzīgi. Kaut vai, teiksim, ja mēs ņemam to Sāremā salu, kurā ir arī atrasti tie kuģi, uz kuriem vairāki cilvēki man arī bija kā sakritības. Tātad kaut kāda saistība konkrēti maniem senčiem bija ar tiem cilvēkiem uz tiem kuģiem kaut kurā laika periodā. Bet paskatīsimies, kas vispār man šeit ir visvairāk tā kā pat tieši radniecīgās saistības. Un šis ir interesanti, Krievija.
Kaut gan kāda tur Krievija. Bet, piemēram, šeit var paskatīties, kam viņš ir vistuvākais no mūsdienu cilvēkiem. Bet šis konkrēti ir apmēram no šitā laika. Šis ir interesants arī, bet tas nav pats galvenais, par ko šodien gribu runāt. Tātad zviedri ir diezgan daudz. Pat tā. Un es pieļauju, ka tas ir noteikti visdrīzāk visiem latviešiem tā. Nu, lielākai daļai. Norvēģija pat. Es nepārbaudīšu katru, bet, apmēram skaidrs. Bet vēl kas ir interesants, šitas viss, tas viss ir skaidrs, dažādi citādi cilvēki. Piemēram, šis. Tie jau būs kaut kādi tieši no Somuguriem visdrīzāk, kas atnākuši. Šis konkrēti cilvēks ir pierādījums tam, ka mana haplogrupā ir U5B2A. Un tā skaitās, vispār U5. U5A2B, U5A2B. Tad U5 vispār skaitās kā pat pati vecākā pirmā mātes līnijas DNS, un tas ir tas mitohondriālais DNS. Un konkrēti šis cilvēks tad ir tas, kā viņu latviski sauc? Īsāk sakot, mednieks. Tie mednieki, kas dzīvoja paši pirmie, viņi ir mūsu senči. Lai nerunātu pārāk gari un plaši par šo. Tātad kaut kurā brīdī šie cilvēki, kāpēc Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, vismaz laikam tur Poliem, mazliet Skandināvija arī, ir visvairāk saglabājies tieši šo mednieku vācēju DNS, jo tad, kad ienāca tie tā saucamie fermeri, viņi spieda mūs ārā, viņi mūs spieda mazliet tā kā ārā, virzīja mūs uz ziemeļiem, tur vēl daudz kas cits, kas notika, teiksim, infekciju slimības, logiski fermeri bija. Pirmkārt, viņiem bija labāka imunitāte, viņi dzīvoja ar dzīvniekiem, un tas ir tur, kur radās arī pārstāvis tās infekcijas slimības. Viņiem bija šī imunitāte, bet šitiem medniekiem viņas nebija, tāpēc vien tādā kā tajās Britu salās, piemēram. Diezgan daudz izmira, cik man zināms. Un tad vēl notika tātad tur bija tas, kas ir Britu salas tagad, tās nebija salas. Tur bija savienots, Dānija kā tāda, tas viss bija savienots ar kontinentu, tā zona. Un cilvēki faktiski staigāja šurpu tur, viņi nebija jau valstu. Tāpēc arī lūdzu ir šis un šis. Tie visi ir tātad arī U5B1, U5B3. Tātad, visi mani senči, principā faktiski visu latviešu senči, kas ir izspiesti ārā no visas pārējās Eiropas, tad, kad tur ienāca fermeri. Pie mums tā fermeru padarīja zemnieki, zemkopju. Nemaz tik ātri neiedzīvojās dēļ klimatā un dēļ tā, ka tur, teiksim, tā viss bija apaudzis ar mežiem. Daudz sarežģītāk tas bija un grūtāk to visu vispār kā sākt. Teiksim, ja tu dzīvo labi, kā mednieks, tu vāc uz sēnes un riekstus, citu, mēs joprojām vācam sēnes un riekstus, vērzu sulas un tam līdzīgi. Tātad tās tradīcijas pilnībā nav zudušas. Šis, tagad padomājot, liekas, skaidrs, protams, ka kaut kādi vācieši pie mums ir bijuši kaut kāds DNS būs saglabājies. Bet paskatoties, kas viņi īsti bija, viņi nav nekādi vācieši. Interesanti ir tas, ka šis, piemēram, parādās. Ja uz viņu paskatās tuvāk. Tas viss ir logiski. Tur ir, lūdzu, piemēram, arī, logiski, kāpēc ne? Kas viņš ir?
salīdzinām ar mūsdienu cilvēkiem. Jocīgi. Kaut gan nē. Kaut kādā ziņā tas ir loģiski arī, jo tas ir cilvēks, kas ir atrasts Lietuvā, bet viņš, protams, nebija nekāds lietuvietis tobrīd. Tātad, kad iegāja, ja mēs runājam konkrēti par valodām, nevis DNS, tātad šie indoeiropieši atnāca, un viņi laikam arī spieda mazliet vietējos cilvēkus uz zemi, tātad, ok, jā, viss saprotams. Labi. Un arī lūdzu šis princis man kaut kādā veidā. Šis atkal ir ļoti ģenētiski tuvs mūsdienu poļiem. Bet šis ir interesanti. Kāpēc es par to tā domāju, jocīgi, kā tā var būt? Ir tāpēc, ka viņiem taču ir jābūt kaut kādiem tā kā vikingiem, skandināviem, zviedriem. Tas ir cilvēks. Tas ir mūsdienu poļi. Viņam ir vistuvāk. Ne tā laika poļi, bet tieši mūsdienu. Teiksim, tajā laikā viņš varēja nebūt polis. Jā. Šeit viss ir apmēram skaidrs. Bet, lūdzu, piemēram, mums ir latvieši. Viens no viņiem būs Kivutkalns. Diezgan daudz viņi ir. Manai mammai viņi ir vēl vairāk. Tātad tie gan ir latvieši, vistuvākie mūsdienu. Un tas jau liecina par to, maz šie daži cilvēki, kas ir atrasti, ka mūsu konkrētie latviešu senči tiešām dzīvoja Latvijas teritorijā salīdzinoši ilgi. Jau, ja mēs pat nerunājam par tiem visiem medniekiem, kas bija pirms tam. Jo, labi, teiksim tā, Kivutkalns vēl nav tik sens. Bet, piemēram, šis jau ir no Igaunijas, jau krietni senāks. Tātad Igauni vispār arī ļoti sen dzīvo savās teritorijās. Bet es gribēju vēl, ir Kivutkalns un vēl ir šis cilvēks ir no Somijas, piemēram, arī. Tad, kas viņam te ir? Arī Igauni. Bet taču bija man šitie zvejnieki, jā, bija taču kaut kur man arī zvejnieki. Tas ir vēl viena cita, jā. Lūdzu, piemēram, jā, un zvejnieki, tas jau nav tas pats, kas Kivutkalns, jo tas jau ir, lūk, šis gads. Un arī, latvieši arī šeit ir, protams. Bet U5A2D. Neskatoties uz to, kā tie ir latviešu senči. Tie cilvēki tad runāja, protams, pavisam citā valodā, ne latviešu valodā. Tik pavisam citā, tas ir cits stāsts. Es nezinu, valodas ļoti vainās, teiksim, tas, kā runā latvieši pirms tūkstoši. Pat īsti nebija latvieši pirms 1000 gadiem, kā viņi runā tagad. Pat, ja mēs paklausāmies vecos ierakstus no kaut kādiem 20. un 30. gadiem, latviešu valodas kā mazliet savādāk, tas ir viens stāsts. Bet kaut kurā brīdī, atnāca tie indoeiropieši, un mēs paņēmām viņu valodu. Bet vienalga, tātad šie cilvēki, tie ir mūsu senči. Piemēram, šis no Lietuvas arī. Un tāpēc jau nav nekāds brīnums, protams, ka mums ir, neskatoties uz to, ka igauņu, latviešu un lietuviešu valodas atšķiras, konkrēti, tā kā latviešu, lietuviešu, baltu valodas un igauņu.
ģenētiski mēs esam faktiski tie paši cilvēki. Tur nav īpaši lielas atšķirības. Jā, tā laikam viss pagaidām.